Liels paldies! Paldies, ka ielūdzāt mani piedalīties šajā konferencē. Man ir patiesi prieks būt šeit, Latvijā. Es ļoti labprāt padalītos ar savu pieredzi. Ņemot vērā, ka es biju viena no atbildīgajām personām par mantojuma stiprināšanu un atjaunošanu miera veicināšanā pēc Daytonas miera līguma noslēgšanas. Bet vēl gan uzsvert, ka Bosnijā to nevar atsaukt par pilsoņu karu. I'm starting this presentation with this iconic and probably well-known. Jūs droši vien esat redzējuši šo ikonisko attēlu, kur redzam Sarajevas iznīcinātā Nacionālā biblioteka. Šeit gāja bojā miljoniem grāmatu, tos starp manuskripti un tā sauktā Bosnijakas kolekcija, jeb rakstveidā saglabājies mūsu mantojums. Un šis bija viens no objektiem, kas bija mērķiecīgi iznīcināts un iznīcināts pilnībā. Īsi pēc šīs notikuma čelists Vedrans Smailovičs saķerba savās labākajās drēbēs, it kā uzstātos uz pasaules smalkākajām skatuvēm un sniedz priekšnesumu šajās drupās. Ar šo koncertu, ar šo uzstāšanos viņš vērsās pret Bosnijas šo dehumanizāciju, pret šo mērķiecīgo uzbrukumu, kura mērķis bija etniskā tīrīšana. Taču šī uzstāšanās bija arī veids, kā var stiprināt un atbalstīt miera panākšanas aktivitātes. Tātad var izmantot dažādas kulturāls aktivitātes, kā var izmantot šīs drupas, jo tiešām tas bija visilgākais aplankums mūsdienu pasaules vēsturē un aizgāja bojā ļoti daudz objektu. Ja mēs skatāmies uz veidiem, kā novērst konfliktu, mēs varam runāt par miera panākšanas, veidošanas, stiprināšanas un nodrošināšanas faktoriem. ANO diskursā šīm idejām ir ļoti liela nozīme, īpaši Hāgas konvencijas 2. protokola ietvaros. Šajā protokolā ietverts vadlīnijas arī par uzraudzības pasākumiem, un iespējams terminoloģija nedaudz arī atšķiras. Ļoti ceru, ka tuvākā laikā gan terminoloģija tiks saskaņota. Kāda bija Bosnijas pieredze pēc kara, kas noritēja no 92. līdz 95. gadam? Tas ir piemērs, kas ilustrē šīs izplūdušās līnijas starp dažādiem konceptiem. Bosnijas gūtā pieredze apliecina, ka šie procesi nav uzskatāmi ne par lineāriem, ne par secīgiem. Šie procesi patiesībā savstarpēji pārklājas un cits citu vēl stiprina. Un tas attiec gan uz laiku pirms konflikta, gan konflikta aktīvo fāzi, gan laiku pēc konflikta. Kādas ir attiecības starp cilvēkiem un mantojumu Bosnijas kara gaitā un pēc tā? Tas apliecina, ka mantojumam ir divējāda loma. Mantojums ir gan kāds objekts, kas izpelnījies respektu un aizsardzību. Taču tas ir arī katalizators ar mieru saistītiem procesiem. Tā ir tā otrā loma, kura Hāgas konvencijā un tās protokolos nav ietverta, runājot par mantojumu. Taču tas ir noteikti iespaidojis UNESCO programmu mantojums mieram. Un šajā programmā mantojumam ir piešķirta īpaša loma, palīdzot atrisināt konfliktus, atjaunot mieru un atjaunoties arī pēc konflikta. Jautājums ir par to, ko mantojums dara un ko tas var darīt miera procesos. Svarīga loma ir traumas apstrāde, arī sociālajā noturībā un ilgstoša miera nodrošināšanā. Bosnijas karš noslēdzās ar Daytonas miera līgumu, jeb Daytonas vienošanos.
svarīgākās vienošanās bija 6., 7. un 8. pielikums, un šie vienošanās pielikumi pievērš uzmanību tam, ka ir jāatgriežas valstī bēgļiem, pārvietotiem personām, jāatjauno kultūras mantojums. Un tāpat šeit svarīga loma bija kultūras mantojuma objektu komitejai, tieši palīdzot atjaunot mieru un uzturēt mieru. Un tas bija šāds īpašs piemērs mantojuma lomai pēc konflikta mūsdienu pasaulē. Paskatīsimies, kā mantojums kļuva par tik nozīmīgu daļu no augsta līmeņa miera diplomātijas. Karā bosniešu profesionāļi kopā ar starptautiskiem kolēģiem no citām valstīm sadarbojās miera procesa veicināšanā, atzīstot kultūras mantojuma iznīcināšanas graujošo ietekmi uz kopienām. Mūsu centieni apliecināja to, ka kultūras mantojuma objekti ir mūsu viskopīgās vērtības, un to aizsardzībai nepieciešams arī vienotu pieeju un aizsardzības pasākumi. Pēc uzbrukumiem un pēc iznīcības no daudzām ēkām bija palikušas drupas. Un bija izveidota Nacionālo pieminekļu komisija, un tas bija ļoti nozīmīga struktūra, kuras mērķis bija atjaunot uzticību un dziedēt šo sabiedrības traumu. Un to var pat atzīt, 2010. gadā šī organizācija saņēma balvu par savu ieguldījumu Eiropas līmenī. Tāpat tā apliecina arī Bosnijas līderību cīņā par demokrātisku atjaunošanu un stiprināšanu. Un iespējams, es nedaudz novirzos no oriģinālās tēmas, bet es vēlos tikai parādīt to, cik ļoti cieši saistīti ir visi šie aspekti. Es noklausījos, ko dara arī kolēģi Latvijā, un tiešām var teikt, ka Latvijā ļoti spēcīgi pasākumi un ļoti spēcīga dokumentācija. Iespējams, jūs neesat dzirdējuši visu kontekstu par situāciju pie mums. Bosnija tika atzīta par neatkarīgu valsti, un tieši tad izcēlās karš. Un tobrīd mūsu iestādes vēl bija jaunas un salīdzinoši vājas, nebija izveidoti nekādi riska gatavības pasākumi vai plāni. Un tostarp tas attiec arī uz militāro dienestu un armiju. Arī armijai nebija spēju un kapacitātes ātri reaģēt šajā situācijā. Tāpat šeit jāpiemina arī dažādi embargo, piemēram, ieroču piegāžu embargo, jeb aizliegumi, arī pilnīgs izpratnes trūkums. Un tobrīd mums bija uzlikta šī milzīgā atbildība par to, ka mums šī izpratne ir jāstiprina un ka mēs esam tiesīgi saņemt atbalstu, it īpaši mūsu kultūras mantojuma un mūsu kultūras atmiņas aizsardzībā. Sākotnēji visu uzmanību tika pievērsta miera panākšanai. Bet šeit mēs varam runāt par dažādiem sociāliem kontekstiem. Un sākotnēji bija ļoti šādi pretrunīgi, strīdīgi naratīvi, kas izskanēja arī no amatpersonu puses. Tas ir pirmais periods no 95. līdz 2001. gadam. Bet pēc tam, starp 2001. un 2013. gadu, sociālais konteksts bija tāds, ka aktīvāk tika strādāts pie miera veidošanas un samierināšanās procesa. Taču ar laiku stiprinājās dažādas nacionālistiskas ideoloģijas un centieni pēc miera panākšanas atkal vājinājās, radās jauni izaicinājumi, un tā rezultātā cieta arī mantojuma objekti.
tas bija tieši politisko cīņu dēļ. Šobrīd esam jau 4. stadijā, no 2020. līdz 2024. gadam, un jāsaka, ka šobrīd mums ir steidzami nepieciešami risinājumi šīm problēmām, un aizvien aktīvāk izskan dažādi narratīvi saistībā ar karu, separātismu, ir spriedze, arī bailes, neusticība. Izšķiroša nozīme būtu tūlītējiem soļiem. Vēlos teikt, ka Bosnija ir uzskatām par ļoti sarežģītu politisku struktūru. Un diemžēl, arī nav pārliecības par to, cik svarīgi būs šie tūlītējie pasākumi no mūsu valdības puses. Kā mantojums kļuva par daļu no augsta līmeņa diplomātijas pasākumiem ceļā uz miera panākšanu? Jau arī 90. gados mantojums kļuva par daļu no miera nodrošināšanas procesa, un tika pievērsta uzmanība arī tam, kāds ir nodarījums mentālā līmenī iedzīvotājiem, līdz ar to, ka tiek iznīcināts kultūras mantojums. Jāapzinās, ka kultūras mantojums ir visu mūsu kopīgā vērtība, kuras iznīcība arī traucē mūsu nacionālajai apziņai. 1992. gadā tika izsūtīti sākotnēji ziņojumi uz UNESCO, ANO un citu valstu valdībām, bet tikai 1994. gadā notika pirmā UNESCO un Eiropas padomes misija ar mērķi izstrādāt miera nodrošināšanas un mantojuma aizsardzības stratēģiju. Mēs redzam šos attēlus ekrānā ar dažādiem iznīcinātiem vai bojātiem objektiem, bet tā ir tikai maza daļa un mazs fragments no visiem šiem nodarījumiem. Un tas ilustrē šo sociālo traumu, kas radās šī kara dēļ, kur bija mēģinājums pret mūsu tautu vērsties ar etnisko tīrīšanu un pat genocīdu. Bieži vien cietušie vienkārši tika aprakti masu kapos, tostarp arī ļoti nozīmīgās vietās ar īpašu kulturālu nozīmi un vēsturi. Un viens no šādiem piemēriem ir Aladžas mošeja. Tā bija viena no 17 mošejām, kas tika iznīcināts Fočas pilsētā. Starp cilvēkiem un mantojumu ir nozīmīga saikne. Atcerēsimies 95. gada septembri, kad 65 civiliedzīvotāji, kur nebija serbi, tika noslapkavoti Sasinē pie Priģedoras un tika aprakti masu kapos pie šīs katoļu baznīcas. Vēl cits piemērs ir tas, ka tika iznīcināts ne tikai būves, mājas, bet arī šie civiliedzīvotāji tika izvaroti un notika citi uzbrukumi. Šo kultūru pieminekļu aizsardzībai bija nozīmīga loma, lai aizsargātu šo mantojumu, bet arī, lai palīdzētu dziedēt cietušo traumas un panākt sociālo taisnīgumu. Pēc 5 gadiem, kad konflikts bija noslēdzies, spriedze joprojām saglabājās, un tas neļāva pilnvērtīgi ieviest Daytonas miera līguma nosacījumus un palīdzēt atgriezties mājās visiem izbraukušiem bēgļiem. Šeit bija jārisina daudzi ļoti sarežģīti jautājumi, tostarp tehnoloģiski, filozofiski, sociāli izaicinājumi. Vajadzēja atjaunot šīs vietas, kuras bija izpostītas, un vajadzēja atjaunot pilsētas, vienlaikus arī domāt par to, kur ņemt līdzekļus atjaunošanas darbiem un kā iesaistīt sabiedrību.
galu galā tika iesaistīts vietējās kopienas, tādējādi palīdzot arī bēgļiem atgriezties dzimtajās teritorijās un stiprinot savstarpējo uzticību. Visos mūsu darba aspektos mēs iesaistām mantojuma diskursa aspektus. Mēs esam īstenojuši neskaitāmas programmas, un viena no šīm programmām ir Mana Bosnija un Hercegovina, mans mantojums, kas lieliski sasaucas arī ar Batraga kunga vēstījumu par cilvēku līdzdalību savas valsts aizsardzībā. Un arī mūsu pieeja ir līdzīga tādā ziņā, ka katrs cilvēks var būt atbildīgs un palīdzēt aizsargāt mūsu mantojumu un pieminekļus. Tāpēc svarīgs ir iekļaujošs mantojuma diskurss. Un svarīgi ir gan dalīties ar atziņām, gan arī mācīties pašiem no savām kopienām. Mūsu Nacionālo pieminekļu komisija uzskata, ka ļoti svarīgi apvienot ekspertu zināšanas ar vietējo kopienu vajadzībām un prasībām. Tika īstenoti gan formāli, gan neformāli pasākumi, iesaistot gan plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, gan reliģiskos līderus, aktīvistus, politiķus, lēmumu pieņēmējus, pat bērnus, kas ir īpaši nozīmīga mērķa grupa, jaunieši un citas grupas. Mērķis ir panākt līdzdalīgu lēmumu pieņemšanas procesu, stiprinot arī kapacitāti un atzīstot to, cik liela nozīme ir vietējo kopienu zināšanām, atbalstīt šo vietējo kopienu, iztikas iespējas un darba iespējas, tādējādi stiprinot solidaritāti un zināšanu apmaiņu pāri robežām. Manā prezentācijā redzat arī vairākus attēlus par to, kā līdzdalīga iesaiste, kurā piedalās vietējie iedzīvotāji, var palīdzēt stiprināt cilvēku saites un panākt labus rezultātus. Šie kopīgie pasākumi palīdzēja stiprināt mieru un dziedēt iedzīvotāju traumas. Šajā attēlā redzat šo pašu vietu 97. gadā un 2020. gadā. Šo attēlu jūs jau redzējāt, tā ir Sarajevas Nacionālā biblioteka 92. gadā, un šeit tā pati vieta 2022. gadā. Šeit redzami studenti, kuri piedalījās starptautisko jaunatnes un mantojuma vasaras skolu, kas ir viens no mūsu būtiskiem projektiem. Un šajā pasākumā mēs pievēršamies tieši tam, kā mantojums un mantojuma aizsardzība stiprina sabiedrības noturību. Šī vasaras skola ir izplatusies un kļūst par nozīmīgu starptautisku tīklu, kas stiprina solidaritāti, palīdz novērst konfliktus un stiprināt un uzturēt mieru. Un šajā vasaras skolā pieteicās šogad piedalīties arī kāds dalībnieks no Latvijas, bet, diemžēl, beigās tomēr nepiedalījās. Šeit redzam ļoti slavenu veco tiltu Mostarā, kas izskaties 1998. gadā. Un šajā attēlā redzam meistardarbnīcu, meistarklase restaurācijas jomā jau minētajā jaunatnes un mantojuma vasaras skolā 2008. gadā. Šeit šis tilts tikko ir bijis atjaunots. Šeit redzam pareizticīgo dievnamu Zitumeslicē 2001. gadā, un šis klosters tagad ir atjaunots, šis attēls ir no 2017. gadā, un tam mēs bieži pievēršamies vasaras skolas programmā. Šeit redzam Ferhadijas mošeja Banja Lukā 2001. gadā. Un šeit bija arī pirmā vizīte šajā vietā, un tagad mēs redzam 20 gadus vēlāk, pēc manas pirmās vizītes, šī mošeja bija atjaunota.
Te redzam Pučitaļas mazpilsēta, kur arī bija cietusi no ļoti lielas iznīcības. Un šajā attēlā redzam to jau pēc pārbūves. Un šeit Jaičē arī redzams, ka visas šīs mājas ir atjaunotas. Un tā gabaliņu pa gabaliņam no vienas vietas uz nākamo, atjaunojot gan materiālo, gan nemateriālo mantojumu, palīdzot arī to saglabāt un uzturēt, mēs to nodrošinām kā aģentu, kas pats stiprina pielāgošanās spēju, radošumu, iekļaušanu un noturību. Nesen tika publicēts IKROM vadlīnijas par to, kā atjaunot un pārbūvēt mantojuma objekts ar īpašu kulturālu nozīmi. Un šeit ir minēti ļoti svarīgi aspekti, kas jāņem vērā, atjaunojot šos cietušos kultūras mantojuma objektus. Pievēršoties tam, kādām būtu jābūt funkcijām, un te ir apkopoti 22 gadījumi no visas pasaules, no kuriem mēs varam mācīties, arī palīdzot atjaunot cietušo mantojumu nākotnē. Un, protams, ka arī mācības, kas gūtas Bosnijā, kalpo kā nozīmīgs piemērs, lai mācītos no tām arī nākotnē. Paldies! Lielas paldies! Vai ir jautājumi no klātesošiem? Nu, tad man ir viens jautājums. Lielas paldies par saistošo prezentāciju. Gribētu jums uzdot jautājumu. Vai mantojums var tikt izmantots kā integrācijas rīks šķeltā sabiedrībā? Ir ārvalsts, pastāv ārvalsts, kas izmanto mantojumu sabiedrības šķelšanai, izmanto to kā ieroci. Un konkrēti šeit mēs runājam par Krieviju. Krievija mantojumu nevien izmanto savā labā, viņi to zog, pārveido un pēc tam izmanto kā ieroci. Viņi to izmanto sabiedrības šķelšanai. Jūs runājat par savu pieredzi Bosnijā un Hercegovinā. Vai jūs varētu šo pieredzi vispārināt? Cik sarežģīti vispār to ir darīt šāda veida situācijās? Paldies par jūsu jautājumu. Runājot par mantojuma jēdzienu, jāsaprot, ka mantojums ir tas, ko mēs paši radām un ka mēs piešķiram vērtību mūsu pašu vajadzībām. Tātad mantojums vienmēr tiek izmantots kā rīks, bet ir atšķirība, kā mēs to izmantojam. Vai mēs to izmantojam kā rīku labajam vai kā rīku ļaunajam. Mēs Bosnijā patiesībā saskarāmies ar parādību, ka augstākās vērtības mantojuma vietas tika iznīcināts, jo tās tika izmantotas kā ierocis, kā drauds. Un tādējādi nelokāmas politikas piekritējiem un šiem te kara veicinātājiem tas bija kā ierocis. Bet Daytonas miera līguma ietvaros mēs centāmies izmantot visus informēšanas rīkus un kopienu sadarbības rīkus, lai parādītu mantojumu ietekmi, saistītu cilvēkus, parādītu universālās vērtības, kas ir klātesošas mantojumā, un to labo, kas ir mantojumā. Process bija gan sarežģīts, kam ļoti pretojās dažādi politikas pārstāvi, agresīvākie kara veicinātāji. Un arī pašlaik redzam, ka situācija ir nedaudz līdzīga. Politiķi cenšas izmantot mantojumu kā ieroci. Jūs ļoti labi zināt, ka manā reģionā ļoti klātesoši ir Krievijas dažādi marionešu grupējumu, un viņi apdraud mieru, īpaši Bosnijā un Kosovā.
šāda veida situācija atkal ir draudīga, jo tiek mobilizēti cilvēki, un mums ir jāsaprot, kā viņus mobilizēt miera veidošanai, lai neļautu otrai pusei radīt jaunus upurus. Tā ir milzīga atbildība. Ir nepieciešama īpaši pārvaldība, plašas zināšanas, pūliņu un iesaiste, jāveido saiknes starp iedzīvotājiem, kuriem ir līdzīgs skatījums. Nepieciešama arī starptautiskā solidaritāte. Arī šajā gadījumā mantojumam ir liela ietekme un liela iespēja veidot saiknes starp cilvēkiem, un to var izmantot jebkurā gan konflikta, gan pēc konflikta situācijā. Paldies! Lūdzu! Man ir tāds jautājums godātai kundzei, vai Bosnija saskārās ar tādu problēmu kara un postkara apstākļos, kā smadzeņu aizplūšana uz rietumiem, uz citām valstīm, un kā viņi ar šo problēmu tika galā, vai šie cilvēki atgriezās, vai viņiem veidojās kaut kādas kultūras saites ar tiem kultūras vērtību aizsargātājiem, kuri palika Bosnijā? Yeah, of course. Bez šaubām. Vairāk nekā 40% no Bosnijas iedzīvotājiem devās prom no valsts, un šī te inteliģento cilvēku aizbraukšana bija īpaša parādība, jo viņi meklēja ne tikai iespēju aizbēgt, bet arī iespēju veiksmīgi turpināt strādāt. Jo, apstākļi mūsu valstī nebija tie labākie. Tikai tie, kuri bija ļoti apņēmušies aizstāvēt mūsu valsti, palika tajā. Bet nav runa tikai par šo te smadzeņu aizplūdi tā saucamo, bija runa arī par dokumentāciju un algu iztrūkumu. Daudzi cieta badu, pat tie, kas bija atbildīgi par kultūras mantojuma aizsardzību, tātad augstākā līmeņa akadēmiķi un eksperti. Šie, kas strādāja kultūras institūtā, pat šie cilvēki uzurpēja dokumentāciju, kas bija sabiedriskā labuma dokumentācija, kas ļāva viņiem izvairīties no jebkādas konkurences tirgu, kad sākās atlapšana no kara situācija. Tātad bija sarežģīti atjaunot šo dokumentāciju un sniegt iespējas gan cilvēkiem, gan vienkārši izdzīvot, gan arī uzplaukt un vairot savu labklājību, piedalīties dažādu veidu konkursos. Kā mēs to risinājām? Jā, šeit nebūs vienkāršas atbildes. Vai mums bija kāda konkrēta sistēma? Daytonas miera vienošanās ietvaros 95. gadā tika izveidota speciāla komisija, bet tā nedarbojās kā paredzēts, jo komisija darbojās savā starpā. Tā pārstāvēja dažādas etniskās grupas ar 2 starptautiskiem ekspertiem, un viņi izmantoja mantojumu kā politiskās apmaiņas rīku. 2001. gadā tika izveidota komisija, kas bija politiski neatkarīga, un tad mēs nolēmām, ka ne piederība vai politiskie uzskati nav nacionāla mēroga mantojuma noteikšanas kritērijs. Jāņem vērā reāla vērtības un apdraudējuma līmenis. Šie objekti tika izvirzīti kā prioritāte. Tad mēs nolēmām izveidot rīkus, kā ātrāk vairot mūsu spējas šajā jomā. Tolaik es strādāju universitātē. Tā bija lieliska kombinācija, kur mēs varējām
strādāt ar jauniešiem, kas vēlējās atjaunot kultūras mantojumu. Daļa no maniem studentiem šobrīd ir vadošos amatos starptautiskās organizācijās, un viņiem bija ļoti plašas iespējas strādāt reāli praksē. Tāpat arī gūt izglītību un apmācības ārzemēs, apņemoties pēc tam atgriezties atpakaļ. Tātad tie bija tādi īstermiņa kursi pārsvarā. Un tagad tas, ko es iesaku, ir, ka mēs starptautiskajā vasaras skolā cenšamies savienot arī mūsu iespējas ar starptautiskiem partneriem un savienot šo starptautisko pieredzi ar cilvēkiem no Irākas, Sīrijas, Palestīnas un visām šīm vietām, kuras cieš no kultūras mantojuma apdraudējumiem, bet arī no Kosovas, Turcijas, Beļģijas, Vācijas un citām valstīm. Tātad mēs sagaidām arī studentus no Ukrainas un citām valstīm, kas saskars ar tūlītējiem konflikta vai pašreizējiem konflikta riskiem un citām ārkārtas situācijām, un lai tad mēs centīsimies izmantot iegūtās zināšanas instrumentus. IKROM ir šīs spējas vairot kapacitātes un vairot zināšanas tādā īstermiņa kursu līmenī, kuras pēc tam ir ieviešams praksē. Tas motivē ekspertus darboties. Un tā motivācija ir labvēlīga dzīves apstākļu nodrošināšana. Tas nenozīmē, ka jānodrošina labāki dzīves apstākļi par tām valstīm, kur viņi dzīvojuši iepriekš, kur viņi izbrauca. Vienkārši jānodrošina pietiekami dzīves apstākļi, jo visi tomēr mēs ilgojamies pēc mājām, pēc mūsu izcelsmes valsts. Iedzīvotāji grib atgriezties, bet viņi arī grib zināt, ka viņu bērniem būs droši iespēja mācīties, labvēlīgi apstākļi viņu ģimenēm, lai arī viņiem pašiem būtu regulāras algas, lai viņi nesalst savos birojos un ir visas komunālās vajadzības. Piemēram, tie, kas strādāja mūsu Nacionālā muzejā reāli, viņiem nebija algu, viņiem nebija apkurs Sarajevas ziemās, kas ir principā tāds pašs kā Latvijas ziemas, viņiem bija jācieš sals. Viņiem nebija nepieciešamie apstākļi, uz logiem bija plasmas plēves, turpat nebija īsti stiklu, un šī nelielā grupiņa turpināja strādāt, kas turpināja mūsu darbu. Saņēmām atbalstu arī no ALIF organizācijas, viņi atbalsta arī mūsu starptautisko vasaras skolu. Un pakāpeniski mēs atjaunojām mūsu Nacionālo muzeju. Pašlaik tā ir organizācija, kas strādā, neskatoties uz visiem šķēršļiem, ko tai nācies pārvarēt. Viņi turpina strādāt, un šis muzejs tiešām ir ļoti skaists. Kad rodas konflikts, kad izceļas konflikts, nav konkrētu noteikumu, jo atšķiras konteksts. Un jāpieņem ir kontekstam piemērota pieeja, turklāt mums jābūt sagatavotiem, un šie mērķos un vērtībās balstītie pārvaldības modeļi var nebūt efektīvi. Katra agresija, katrs konflikts ir atšķirīgi. Ir jaunas situācijas, jauni riski un tehnikas, kam mēs varam nebūt sagatavoti. Jābūt izglītotai, noturīgai tautai, kas ir gatava, tāpēc jāteic, ka iedzīvotāji ir daudz svarīgāki nekā jebkāda dokumentācija, lai viņi spētu uzreiz sniegt atbildi, atpazīt situāciju un izveidot pārvaldību reāli situācijas ietvaros uz dažādiem riskiem. Lielas paldies, Amra!